arī pat ginekologi, visi ir savienojušies. Un tad mēs arī pievienojamies, protams, un Brītkotājam ir tagad vieglāk iedzert. Skaidrs. Nu, martā arī tepiķis neizdauzīts nepaliks. Ja? Ganiņam vairs nevajadzēs grebt stabulīti, bet bārmenis varētu atvērt kasi. Bet direktoru sanāksmē uzreiz varēs redzēt, kurš te ir galvenais. Nu, beidzot, laimīgs ir arī putnu pētnieks ornitologs, ja? Viņš ies palīgā dzenim. Matā policists spēja apturēt vismaz 2 automašīnas vienlaicīgi. 3. 2. Nu, jā. Jā, nu, ja katrā rokā. Nu, jā. Lauksaimnieks atnāk un sakuļ sviestu galvā. Beidzot, tik viena diriģenta sapnis. Tālāk nemaz nelasīšu. Ir piepildījies. Mesu nolaid fūgu. Fūgu, jā. Ja norauj vilcienā bremzes kloķi, bet vilciens neapstājas, tad vēl ir iespēja noraut erekciju. Īsts arājs spēja art un vagot vienlaicīgi. Te bija ziņa Rīgā satiksmes autobusu vīrietim lauž degunu. Bija jau domāts otrādi, bet tas, ka tagad pie labas erekcijas varēs izdebolēt autobusu. Pilnīgi mierīgi. Trolejbusam noraut štangas. Trolejbusā rokturi praktiski vairs nav vajadzīgi. Ir taču konduktors Dairis. Lūdzu, pieturieties. Tā, slimnīcā izstrādā tehnoloģiju, kā izmērīt temperatūru sev pašam. Atliek vienkārši ielikt padusē uz 10 minūtēm. Mednieks ejot medībās, var visādīgi iznesties. Ir, kur atstutēt to binokli vai ne, un tādā garā. Nu jā, kas te vēl? Ir ko darīt. Zeltnieks tagad vienlaicīgi var nest 3 spaiļus. Protams, erekcija labākais palīgs virtuvē. Izklapēsiet karbonādi, izrullēsiet pīrāgmīklu un samīcīsiet kotletes. Ja? Dzelzceļnieks, kam ļaundari no sliežu ceļa nospēruši gulsni, pats var to aizvietot pāris stundas, kamēr citi dzelzceļnieki atnes jaunu. Nodrošināt pārmiju. Martā skursteņtlauķi darbu pabeidz priekšlaicīgi. Tagad buncinieks arī varēs ar vienu roku pacelt pa glāzē iemīļotā dzēriena. Beisbols sāka izplatību Latvijā. Pie mums to sauks par ādas beisbolu jeb ādinieku. Jā. Nu, un krietnais benzīntāna kalpotais iesprož bākā, bet, es domāju, vislabāko mums ir šodien atsūtījis Jurģis, ja? Jā, un? 2 draugi var uzadīt cepuri. Es domāju, te aiziet arī cimdiņš un šallīte. Rekādu man draugi uzadēja smuku šallīti. Vakarā tā lēnu garu staipoties. Macība. Kāda? Šķidra sadība. Nu, ko, draugi mīļie? Turžlāga tipa. Jurģi pareizāk sakot. Nezinu, kurš tev tas otrs vadītājs būs.